Jā, man jāsaka, tā šovakar es mēģināšu mazāk runāt. Bet tā kā man ir dots vārds, es gribu pateikties, ka beidzot es esmu pie jauniešiem. Es visu laiku pavadu Daugavas Vanagrienu, viņi zina, kā ir. Es lūkšu, lai panelisti sevi iepazīstina, vai ne, Andris, Zūze un Raitis. Katrs ieradās Minsterē savā laikā, no savas telpas, un aizbrauc atkal prom, bet kaut kādīgi tā telpa, tas gars, kas saistīts ar to telpu, ir tas nozīmīgākais. Varbūt Andrijas sāc par sevi. Jā, Andris Alkmanis, esmu dzimis Kanādā. Man bija tas gods 67. 8. gadā vienu gadu pavadīt Minsteres Latviešu ģimnāzijā. Un es gāju 11. klasē. Un tas faktiski, ja mēs skatāmies uz skolas attīstību, pirms tam jau galvenokārt bija skolēni no Vācijas, kādi arī no Zviedrijas, varbūt kāds no Anglijas, kāds no aizjūras. Bet ar to gadu sākās parādīties vairāk un vairāk no aizjūras. Jo, ja jūs apskatāties Sabīnas sagatavotā fotoizstādē, ja jums tā iespēja ir, tur parādās brošūru, ko fotografēja un uztaisīja tieši 68. gadā, un to deva līdz mums, kas bija kas bija Minsterē skolēni, ka mēs devamies atpakaļ uz Ziemeļameriku, lai propagandētu Minsteres Latviešu ģimnāziju. Tur uz vāk mēs ar Ojā Rozīti skrējam par vecā internetu. Tas jau tas pats. Internāta gaiteni ar divām skolniecēm. Atceries, kuras tās bija? Reinšisele un Kulhaš. Margita Reinšisele. Reinšisele bija un... Jā, labi. Jā. Ļoti labi. Un tas bija 67. 8. gadā. Un tad es atgriezos Kanādā un kļuvu atkal bija Minsterē, kļuvu par skolotāju, galvenokārt vēstures skolotāju no 84. līdz 93. gadam. Ja, tajā laikā. Es nezinu, ko tu gribi kaut ko Nē, tas ir labi. Pietiekam daudz. Es lūkšu, lai katrs izsakās, un tad mēs varbūt griezīsimies Pie jautājumi. Pa priekšu iespēju. Kā es teicu, katrs ir nācis no savas vietas, bet sāksim pa priekšu ar pamatfaktiem. Lūdzu, Zuz. Labi, es piedzimu 52. gadā Ņujorkā. Mani vecāki bija ļoti nesen ieradušies no Vācijas, kur viņi bija bijuši bēgļi kādus vairākus gadus. Un es esmu socializēta Amerikā, nobeidzu vidusskolu, nobeidzu Amerikas universitāti. Gaidījām bērnus, izjuka. Slimnīcā man atnāk ar Laika avīzi, un tur rakstīts, Minsteres Latviešu ģimnāzija meklē audzinātāju. Ok, piesakamies, un tur nebija skaidrs, vai tas bija vīriešu vai sieviešu audzinātājs, ko viņi meklē, mēs abi divi piesacījāmies toreiz. Un izrādījās, ka viņiem vajadzēja sieviešu audzinātāju. Un tā, septembrī 76. gadā es ierados Minsterē. Un man ir kaut kādi, es nezinu, 27 gadu, kaut kas tam līdzīgs, nemāku rēķināt. Un es nonāku internātā, kur cilvēki ir vecāki par mani. Vilnis Zūze, viņam uzvārds tāds pats kā mans priekšvārds, kas ir ļoti eksotisks jau. Vilnis Zūze bija vecāks par mani. Man drusciņ kaut kāda jēga pa Minsteru jau bija, jo man māsa Māra Krēsliņa bija 72. gadā skolniece. Un tā es tagad esmu tādā Minsteres, tādā vecā internātā un skaitos audzinātāju. Man koaudzinātājs ir Jānis Neimans un Silvija Lazdiņa. Ļoti jauki cilvēki, ļoti pretīm nākoši, ļoti priecīgi, ka es esmu ieradusies, jo viņiem būs mazāk dežūras, tad viņiem būs nepārtraukti jādežūrē. Nu jā, un tad tās interesantās, ļoti savādāk tā Eiropa nav Amerika, vai ne? Un tad interesanti tā, ko es vienmēr citēju, ka
viens no maniem pirmiem iespaidiem, mēs skatāmies ziņas un parādās laika ziņas. Un laika ziņās var redzēt Latviju tādā kartē. Mēs esam tuvāk tai zemē, pa ko mēs esam tik ļoti sajūsmināti. Un tad vēl mēs staigājam par internātu, es atnāku, mums ir internāta vadītājs Balods un Baloža kundze, un tie ir tādi diezgan komplicēti cilvēki kādreiz, bet reāli pret mani viņi bija diezgan pretimnākoši. Viņi man diezgan deva brīvību darīt, ko es gribu būtībā, jo viņi redzēja, ka es kaut ko daru. Un tad es staigāju pa tiem koridoriem pirmās dienas, man ir kleita mugurā, es domāju, man jāuzvedās tā kāds pieaugušs cilvēks, es nevaru tādu šmurguļu tantu būt vai kaut kas tāds, un man Sabīna saka, panāc istabā. Mēs tev tagad pastāstīsim, kā lai tu uzvedies. Un to es arī darīju. Es klausīju. Viņa saka, jā, viens svarīgs moments nedzer kopā ar tiem skolēniem, tev būs problēmas tā. Viņi dzer, Un tāda veida labs ievads man bija tieši no Sabīnas. Un vēl tagad man vienmēr kontrolē, kas man jādara un kā ir pareizi dzīvot. Paldies, Sabīna, ka tu tur biji. Un vēl, kas man ļoti pārsteidz, bija apbrauks uz ģimnāziju. Un es domāju, man būs tāda meiteņa audzinātāja, man būs tāda tā kā 16, 17 gadīga meiteņa, kas man būs tā kā man audzināmie. Lāsmiņi, liesmiņi, laimiņi. Viņas ir 5, 6, 7 gadu vecas, jāpin viņiem bizes vispār. Kā to dara vispār? Labi. Un pavisam kaut kas cits, jo tādā laikā internātā bija arī ļoti daudz mazi bērni īstenībā. Un tad arī bija visādi tādi pārsteigumi, tā kā Rūdīs nenāk uz vakariņām. Kāpēc viņš nāk uz vakariņām? Izrādās, viņš ir 12 gadu vecs, viņš neprot pulksteni. Neviens viņam nav rādījis. Tā kā tā sociālā grupa, kas daļai bija tādā internātā, nebija vienmēr tā izcilnieku paudze, ko mēs varbūt no Amerikas vairāk latviešos esot bijām piedzīvojuši. Viņš ir tas centīsimies, būsim gudri, labi, stipri. Tas bija mazāk svarīgi un sevišķi internātā. Internātā iemācījās sadzīvot. Labi, tas ir tāds mans pirmais iespējas par internātu. Paldies, Zuzi, un Raiti, tu atbrauci no Latvijas. Jā, pēdējais no šīs kompānijas arī esmu piedzimis 1963. gadā Jaunpiebalgā un pēc tam ieprecējies Bauskā. Jā, tāpēc es tagad arī no Bauskas atbraucu šeit, bet vēlāk braukšu atkal uz Jaunpiebalgu, kur man māte dzīvo šovakar. Bet par Minsteri tieši. Pirmā reize uz Minsterē Latviešu ģimnāzijā biju 90. gada marta beigās, kad notika pirmā vispasaules latviešu skolotāju konference. Jā, skolotāji Minsterē saucās arī tas pasākums. Arī, kā vēstures skolotājs arī tādā laikā bija Latvijā tikko izveidojusies vēstures skolotāja biedrība, un tur pat es valdē biju, un Andris arī bija valdē, vai ne? Ka vienu laiku, tā kā es aizbraucu uz Vāciju, iznāca tā, ka vēstures skolotāju biedrības valdē 5 cilvēki, 2 no tiem Vācijā, Minsterē, un 3 Latvijā. Tāda arī paradoxāla situācija. Un tad, kad 90. gadā es tur biju, tad arī Zuze tika sastapta gan Andris un redzēja, kāda tā skola ir. Maziņa, mīlīga un pavisam savādāka nekā, man padomju Latvijas pārstāvim, var teikt, kādas es esmu redzējis skoluši, jā, pilnīgi savādāk. Tā, pie sevis padomāju, būtu ļoti jauki pastrādāt arī tādā skolā. Pagāja 2 gadi, un Andris izdomāja, ka viņš vairs līdz pensijai nenostrādās skolā, pareizāk sakot, ka tā skola varbūt izbeigsies līdz viņa pensijas sākumam, un meklēja aizstājēju arī, un tad tā kā tā ziņa bija vēstures skolotāja biedrības valdē, vai ne, un tam mēs arī Rīgā sanācām, un tad tāds spriedu, kurš te varētu braukt un mācīt. Es biju jaunākais no visas arī tās kompānijas arī un trakākais, un biju ar mieru, ka uz kaut ko tādu parakstīties. Arī ģimeni atstāja
Bauskā, var teikt, un braucu uz Minsteri. No sākuma doma bija, ka 1 gadu pastrādāšu un braukšu mājās, vai ne? Tur beigās tas no 92. līdz 98. gadam līdz skolas beigām nostrādāja arī. Un, kad es arī aizbraucu sākumā, es domāju, kā tas notiksies. No sākumā manā prātā bija, ka es kādu nedēļu iešu inspicēšu Andras stundas, kā viņš tās stundas vada, iepazīšos ar tām programmām un tam līdzīgi. Nekā nebija. Vienu dienu varēju skatīties, otrā dienā man bija jāiet mācīt vienkārši arī vēsture pēc pavisam citām programmām. Man bija vēsture, politika un bija arī vēl ģeogrāfija mazajām klasītēm, pirms ģimnāzijas klasītes, ar tad vēl bija, vai ne? Tām bija arī ģeogrāfija jāmāca. Nācās izķepuroties. Pirmais jau arī, kaut vai vērtēšanas sistēma. Te pierasts Latvijā 5 balvu sistēma, labāka atzīme 5, sliktākā 2 bija vispār, vai ne? Aizbrauc tur labāka atzīme 1 ar krustu, vai ne, sliktākā 6, vai ne? Baigi ilgi nācās domāt. Principā 15 balvu sistēma, tas sanāk kā plusus, mīnusus saskaitot arī, vai ne, tur arī. Bet pamazām jau iestrādājos arī. Tā kopumā jau, tas bija ļoti interesanti, un labi, tādā brīdī viena daļa arī skolnieku bija no Latvijas, un tur ar viena meitene pat no Bauskas bija, ko es Bauskā biju mācījis, ka es vēl smējos, saku, viņa domāja, ka aizbēgs no manis uz Minsteri, un šatau vienkārši nekas neizdevās, bet, pārējie atkal tur, gan no Vācijas, gan no Zviedrijas, gan no Amerikas, Kanādas, un, ļoti interesanti, arī no Ungārijas viena meitene tādā laikā bija, tu jau ar viņu vēl mācīji, Andri, vai ne? Tas tā īsumā ievadam. Labi, varbūt Zuz griezīšos pie tevis. Minstera nav Ņujorka. Trimdas latvieši nav Latvijas latvieši. Vecākā paudze bija gandrīz, es atceros, gandrīz kā no citas planētas salīdzinot ar mums. Kas bija tās atšķirības? Minsterē nav tās vidus, kurā tu uzaugi? Kad es atbraucu uz Minsteru, es vienmēr stāstīju tiem, kas bija palikuši Amerikā, būt Minsterē un skatīties latviešu sabiedrību, kā skatīties kristāla bumbā. Jo no Vācijas tie, kas bija palikuši, nebija bijis jāiziet cauri šitai atsapņošanās fāzei, kas bija visiem tiem, kas bija dzīvojuši nometnēs, tad viņi aizbrauc uz Austrāliju, uz Kanādu, uz Ameriku un tā tālāk. Viņiem viss bija jāsāk kaut kad no jauna. Un Vācijā tie bija cilvēki, kas bija dzīvojuši Vācijā jau ļoti ilgu laiku. Un daudz bija diezgan asimilējušies arī daļēji tā grupa, kas netika ārā uz kaut kādām citām zemēm, bija ar savām problēmām, vai viņiem bija viena kāja, vai viņi bija akli, vai viņiem bija mentāls problēmas. Viss tas iespējams. Un tad tas nebija saprotams no visiem, bet pietiekam daudziem. Tas bija vienkārši ļoti citādāka sabiedrība. Un ja man Amerikā Daugavas Vanagi bija sponsorējuši uz 2x2 un bija ļoti pretimnākumi pret jauniešiem, Daugavas Vanagi bija jaunieši, kreisi, amerikāņi, stūbi. Nē, paldies, ja. Un tāda, teiksim, kaut kur es diezgan agri sapratu, ka es nepārmainīšu to lielo struktūru, visas tās LKV un kas viņas tur bija LCK un tagad viņi ir ELA, bet toreiz viņi bija Lakets, Latvijas apviļņošanas centrs, Eiropas komiteja. No thank you, tas man viss bija pa komplicēti, vai ne? Un arī tās lietas, bija pavisam cita mentalitāte arī jauniešos. Bija daudz politiskāk, jo tā Latvija bija tuvāk, jo tas bija saprotamāk kaut kādā veidā būt kontaktā arī kaut kādu Latviju. Nevis tikai kaut kāds mans mammas brālis tur dzīvo, bet tiešām reālāk daudz politiskāk. Amerikā tu danso, tu spēlē koku, tu dzied korī, tu aizkautos gaidās. Pilnīgi cita uzsvara. Pilnīgi cits uzsvars, vai ne, teiksim, daudz pēdiņās it kā kulturālāks, bet tas ir tāds liels jautājums, vai tā bija kultūra vai nē.
Mums bija visādas infrastruktūras, kaut kādi kacki, kaut kāds piesaules, kaut kādi garazari vēlāk. Es esmu pēc garazara fāzē, garazars vēl nefunkcionēja, kad es biju jauna. Un jā, tā bija arī viena lieta, pie kā bija jāpierod. Un tādēļ īstenībā iznāca tā, ka tā Minster bija tāda maziņa grupiņa, kas bija diezgan introvertēti, viņi negāja ārā plašā pasaulē. Tas nāca vēlāk. Mēs gribējām būt latvieši, tikai mēs, tikai paši. Un maz notika speciāli no internāta viedokļa kaut kādas, kāds varbūt kaut ko uzsportoja kaut kur ārpusē, bet principā turējās paši pie sevis ar retiem izņēmumiem. Vienmēr ir kaut kur izņēmums, nedrīkst vispār nav. Tāds pirmais iespējas, bet tas, kas notika internātā, tā sadzīve un tā kopā būšana, tas būtībā ir tas, kas vēl tagad, man liekas, ir tas, kas tur kopā tos cilvēks, jo tā bija lielā ģimene īstenībā ļoti daudziem. Un vienmēr bija problēmas, ko darīt, kad ir brīvlaiks, jo tie neviens negrib braukt mājās, viņi grib palikt, viņi grib būt kopā ar savu kompāniju. Dažiem arī vienkārši bija ļoti slikti, kur braukt uz mājām. Tās mājas bija ļoti komplicētas, viņiem bija vecāki, kas bija slimnīcās vai kaut kas tam līdzīgs, nebija kur braukt. Tā kā tādas lietas, ko man 27 gadu vecumā Amerikā es pilnīgi nebija piedzīvojis, es pilnīgi noteikti biju pilnīgi slikti audzinātājs, galīgi nesapratu to situāciju, es atzīstos, man teiksim, darko var mums ir jāuzvar, tāds no manis. bet īstenībā es noteikti daudz kļūdas taisīju, tādā sākuma posmā, kas bija interesanti, kad es tagad 92. gadā es izbeidzu internātu un visu to padarīšanu, 5 gadus taisīju pauzīt, un es izstudēju sociālo pedagoģiju, un tad es sāku saprast, ko man būtu vajadzējis darīt, kas būtu bijis pareizi. Bet, darīju tā kā varēju. Un, Andri, tu atbrauci 2 reizes no Kanādas. 2 reizes pārdzīvoja visu jaunu un latviešus, varbūt, kas nebija tādi, kā tie latvieši, ko tu uzaugi. Kā tev likās tās atšķirības? Vai skolā, piemēram, kā skolotājiem? Daļēji varbūt es turpināšu no tā, ko Zuz teica. Ja pārējā trimdā faktiski mēs varam teikt, ka mēs dzīvojam kaut kādās saliņās vai miestiņos un tā tālāk arī, tas tomēr nebija tā, tu vienkārši gāji, kā tu minēji, uz lietām, tu dejoji, dziedāji un tā tālāk, bet ikdienas dzīvi tu dzīvoji savā mītņzemes sabiedrībā. Ja? Un Minsterē īstenībā ģimnāzijā tas bija daudz mazāk. Ja? Tas bija atkarīgs no cilvēkiem, kādi viņa ģimenes apstākļi un no citiem iemesliem, cik daudz viņiem bija saskarsme ar vācu sabiedrību, piemēram. Ja? Es atbraucu 32 gadu vecumā kā skolotājs, ja? Un man vācu valoda, kad es atbraucu, es varēju lasīt vāciski un saprat šo to. Un es teiktu, pa tiem 10 gadiem, kamēr es biju Minsterē, un tā laikam bija mana paša izvēle, jā, es tur negāju ārā sevišķi daudz un nemācījos to vācu valodu vai vācu sabiedrībā. Varbūt kādreiz aizgāju uz teātri un kaut kā tā tālāk. Es nedomāju, ka man vācu valoda sevišķi bija uzlabojusies par to laiku. Un īstenībā es iemācījos, kā sarunāties, vai ne? Un daudz labāk vācu valodu pēc tam, kā es atstāju ģimnāziju. Un faktiski man bija saskarsme vācu. Es pieņemu tiem, kam ir ģimenes un bērni Minsterē un tā tālāk, viņiem ikdienā ir daudz lielāks saskarsme, bet man faktiski es tur dzīvoju diezgan ļoti izolēts. Un, teiksim, tā iespēja tur bija. Tā ir viena lieta. Otra lieta, varbūt tas ir tehnisks vai kaut kas, kā mēs mācījām un no kā mēs mācījām. Labi, vēstures grāmatas, ne tikai, bet visas vēstures grāmatas, ja, ko mēs lietojam, lai mācītu gan Latvijas vēsturi, gan pārējo pasaules un Eiropas vēsturi,
bija izdotas 47. 8. gadā Dīpīšu nometnēs. Tās ir Zālīša grāmatas, un īstenībā viņas tika pārspiestas no grāmatām, kas iznāca Ulmaņa valdīšanas laikā 30. gados. Tātad, tās grāmatas vēsturē bija 50 gadu vecas, tad, kad es sāku mācīt. Latvijas vēstures. Ne tikai Latvijas, bet pasaules. Vācu programmu, tu jau... Stop, tad jāsaprot, kāda tā pārēja ir. Tad, kad es ierados, vēl mācīju no grāmatām latviešu valodā. Ja? Un tas sarežģīja dzīvi, jo tajā pašā laikā, un tad stundu sagatavošana bija vēl viena lieta, kas gāja paralēli tam. Ja, kā varētu teikt, normālā vai lielākā skolā, tev ir cik sagatavošanas dienā, tāpēc, ka tev atkārtojās, ja? Tev ir 2 reizes, varbūt 10. klases vai 3 reizes, vai kaut kas cits. Šeit nebija. Tev bija katra stunda atsevišķi jāsagatavo. Tātad tev varēja būt 5, 7 sagatavošanas katru dienu, kas aizņēma diezgan daudz laika. Bet pie tām grāmatām tā bija īsta problēma, jo tās grāmatas bija radītas tā, lai tā nesmalki sakot, atgremot pēc tam. Skolēns, kā pārbaudīja skolēns ir, vai viņi var atgremot to, ko viņi dzirdējuši vai izlasījuši. Ja? Un pasaulē, vai vismaz rietumu pasaulē, lieta bija gājusi uz priekšu. Bija svarīgāk, kad viņi, kā varēja teikt, šodien teikt, vest pie kritiskas domāšanas, lai viņi spēj novērtēt, vai viņi spēj salīdzināt, vai viņi spēj saprast, vai ne? Tātad ir citas, kā varēja teikt, citas mācīšanas metodikas, un vienkārši nebija materiāli tam, kā varēja teikt. Es zinu, daži atsevišķi skolotāji, Juris Sils, piemēram, viņš bija izveidojis latviešu literatūrai avotu grāmatu par tautas atmodas laikmetu, kas bija ļoti forša. Ja? Tur bija visādi avoti, atsevišķi visādi raksti no tā laikmeta, ka varēja, ar to varēja strādāt visādos veidos. Ja? Bet šī bija problēma. Tur bija mēģinājums arī manā laikā sākt radīt jaunu materiālu, kā var teikt, avotu un citu materiālu, lai varētu, un tas bija ļoti svarīgi, jo notika pārmaiņa, es nezinu, kurā gadā tas sāk, ka mums lika pēc vācu sistēmas. Pirms tam mēs strādājam pēc kaut kādas, es nezinu, kādas sistēmas, bet tā vācu sistēma, tāpat, kā bija strādājuši Dīpīšu nometnēs un pēc tam, ja. Es nezinu, kurā gadā bija, kad nāca likums, ka mums bija jāpāriet vācu sistēmā, un tas nozīmē, ka vajadzēja citādā veidā gan mācīt, gan darīties, un tad bija spiediens, lai rastos jauni materiāli. Es tur daļēji iesaistījos, bet man vienkārši nebija toreiz pa spēkam, man bija personīgas problēmas arī, un es kaut kā to nevarēju uzfrīzierēt. Tātad tas bija mācību literatūra un stundu, un tas vācu valoda likums, tad mēģinājumi skola neizdzīvoja tik ilgi, lai rastos jauni avoti un jauni materiāli. Bija jautājums par skolas status Vācijā, bet mēs par to runāsim droši vien Tā bija 10%, ka viņi dos no Latvijas, un tas, diemžēl, nekad nerealizējās. LKV un Latviešu kopība Vācijā cīnījās kā varēja, bet nebija. Andribes skatos virsū, jo viņš ļoti dziļi bija tur iekšā. Jā, es varu mazliet gribēt paskaidrot, lai skaidrs ir. Minsterē bija faktiski 2 institūcijas. Bija ģimnāzija un bija internāts. Un tas, par ko Sabīne runāja, par tiem 10-15% tiem mums bija vajadzīgi tai ģimnāzijai, lai tā skola pastāvētu. Tā ideja jau vairs tā, ja nebūtu mūsu privātā skola, tad jau mūsu skolēni iet vācu skolās un tik un tā viņi izmaksātu naudu un viņiem vajadzētu skolotāju. Tā ka tas nemaz nav tik milzīgs ziedojums no vāciešiem, jo kaut kur jau tiem skolēniem būtu tik un tā jāpaliek. Tā, bet bija vēl internāts klāt, mums bija internāts skola. Minsterē tikpat kā tādi stacionāri dzīvojoši latvieši nebija. Es to labi zinu. Laikam skolēni un
un skolotāji, un tie, kas saistīti ar skolu, bija vairāk, krietni vairāk nekā tie, kas Minsterē dzīvoja ārpus skolas. Tajā laikā, kad es Minsterē dzīvoju 70. vai 80. gados. Bet tad bija tas internāts, un tas mums piegrieza galīgi to rīkli ciet. Tāpēc, ka internāts, tas jau ir tur bērni jāuztur vecākiem, tur jau nenāca tie valsts līdzekļi. Ja, un iepriekš jau arī mēs maksājām no sabiedriskiem līdzekļiem, piemaksājām internātam, bet tagad vien vairāk, un sevišķi tie skolāni no Latvijas tie nevarēja neko samaksāt ar internātu, un tas viss tika izsūkts no trimdas fondiem. Un tad Ziemeļreina-Vestfāla piesolīja, ka būs nauda, un nebija. Un mēs pusgadā stēžam tur 198 000 parādu, ko mums DGM banka iedeva LCM-am, kas bija tā būda, tā ēka bija LCM, Latviešu centrs Minsterē, tas bija 86. gadā pārgāja no vecā internāta uz jauno internātu, un tad to parādu maksāja atpakaļ daudz gadus pēc tam, kad skola bija. Nu jā, bet tas bija LCM finansējums, tas ir kaut kā. Pusgadā sūtīs bērns arī vecāki maksāja arī, un arī Amerikas skolē vecāki maksāja arī pa internātu. Tagad tas ir diezgan maisītā finansējums, vai arī pat bāfēks vēl bija. Paldies. Andris vēlēja kāds lietas teikt, un es domāju vēl par to momentu, ka tā nauda saka pie. Par šito, jā. Un tā rājēpēc. Nē, bet teiksim, runājot par ģimnāzijas tālāk dzīvošanu, ja? Galvenais faktors bez šaubām nauda, bet varētu arī tā skatīties, faktiski Latvija nobendēja to ģimnāziju, jo nevarēja izgudrot vai nevarēja atrast to metodu, jo tā skola jau nevarēja turpināties tāda, kā viņa bija. Vai nu viņai bija jāpārtop par kaut ko citu, jā, kur var, bez šīm cīņām par naudu, kur var piesaistīt naudu, un tas nenotika. Un es pieņemu, ka daudz cilvēku par šo jautājumu patiešām kopā ar naudas jautājumu daudz runāja un sprieda, kā tālāk. Saprotams, ūdens smelās mutē naudas dēļ. Bet arī ūdens smelās mutē, skolēnu skaits krīt, no trimdas nauda arī nenāk. Neviens vācu skolnieks nav. Tikai ārzem skolnieki, kāpēc lai Vācija to turpinot darīt? Un kas būs šī institūcija? Jā, kā glābt, kā veidot to institūciju? Un acīm redzot, neviens nebija tas ģēnijs, kas varēja izgudrot un sadabūt kopā, lai tā vieta varēja arī kā institūcija, ne kā vieta, turpināt eksistēt. Paldies. Aija, tev bija jautājums. Jā, man faktiski jautājums Zuzei, kā audzinātāji, jo Uļs vienētais sveikuļi, par to, ko viņa māsa piedzīvoja. Tad, kad es aizbraucu uz Minsteru 73. gadā, es biju vienīgā savā gaitenī, kas bija no Ziemeļamerikas, atskaitot Silviju Hansānu, bet viņa jau bija bijis iepriekš gads. Visas pārējās meitenes bija no Vācijas vai no Zviedrijas vai no Eiropas katrā gadījumā. Bet visas pārējās, kas pieteicās uz skolu tādā gadā no ārzemēm, no Amerikas un Austrālijas, viņas visas sagrūda koridorā, kas bija vecā internātā, Vimburgštrāsē, starp meiteņgalu un zēngalu. Un viņas visas bija tur kopā. Līdz ar to, Uģi, es varu galīgi saprast, ja tava māsa tika novietot tādā situācijā, ka viņa nesocializējās. Jo man Ausma Štāla ņēma paspārnē, viņa man bija labākā draudzene, es pavadīju viņas Ziemassvētkus, jo mēs nevarējām atļauties ka es varētu aizbraukt uz mājām Ziemassvētkos. Tātad kāda bija politika, tieši, varbūt tu zini, varbūt ne, pret ārzemju studentiem, jo arī vēl, kad mēs runājam par vēsturi, mēs bijām 3 no Filadēlfijas aizbraukši vienā gadā, un laikam arī citām uzreiz teica, oi, ko jūs tur iemācieties tādīs trimdas skolās, jums ir papildu stundas Latvijas vēsturē. Un mēs visas 3 teica, paga.
Mūsu Nikolais Vīksniņš ir bijis latviešu skolas skolotājs, kas kādreiz bija Latvijas vēstures biedrības priekšsēdis zem Ulmaņa. Viņš mums pamatīgi mācīja vēstures. Un visi tie, kas pazīst man tēvu, arī zina, ka viņš garantēja, ka mēs pamatīgi. Un mēs teicam, nē, mēs negribam savu brīvo laiku pavadīt papildus vēstures stundās. Mēs liksim eksāmenu. Mēs pilnīgi noliksim eksāmenu. Un tā arī izdarījām, nolikam eksāmenu, teicam, labi, jums nav jānāk uz papildus stundām. Kurš bija vēstures skolotājs? Kurš Kurš bija toreiz vēstures skolotājs? Spoģis. Spoģīts. Spoģis bija vēstures skolotājs. Bet tas bija atkal tieši, jo mēs bijām no ārzemēm. Es atnācu 76. gadā, tā kā es nepiedzīvoju, man māsa atbrauc kopā ar Lailu Saliņu, tā kā viņas bija vismaz divas, es nezinu, kurš vēl tur bija, droši vien arī vēl. Katrā ziņā man māsa ļoti ātri izgudroja, kā spēlēt šitos špikosim spēli, bastosim, neiesim uz klasēm, tagad mēs izvilkām ārā to dienas grāmatu. Krēsliņa atkal nav. Krēsliņa ir Kanāļā ar citiem draugiem. Tie bija Vācijas latvieši. Tas bija, piemēram, Vilnis Zaļkalns, kuram bija 26 gadi, un māsai 16, vai ne? Tā bija baigi foršā uzdzīve. Tā kā tas ir atkarīgs arī drusku no cilvēka. Un 76. gadā es neatceros, ka būtu... Samaisīt, viņi vienkārši nedomā par to? Nē, es 78. gadā vēl baigi daudz noteicu balodas un balodienu. Tur nebija kaut kādai Zuzai vai Neimanim vai Silvijai Lazdiņai liela teikšana nebija. Un mums vēl bija tie koridori, kur bija pilns ar maziem bērniem, tiešām tādiem, kam jāpalīdz zobus izpucēt, vai ne, teiksim. Tas bija daļēji, un tev jāuzklāj galds, un tev jādabū gatavs viss tas, un tad, kad vēlāk nāca tās pārmaiņas, kad mēs arī jaucām, teiksim, internātu, mēģinājām netaisīt tikai meiteņu koridoru un puiku koridoru. Un bija tādas lietas, tā kā dabūja atslēgas, tie, kas bija 18 un tā tālāk. Kļuva liberālāk tā nostāja pret jauniešiem, kas ir arī pieaugoši, teiksim, mēģināja. Jūs gribat tagad taisīt kaut kādu padarīšanu, tad jums ir jāpierāda, ka jūs kaut kādīgi mēģināt, kaut ko varat nokārtot. Jūs gribat vien ballīt, tad pierādiet, ka jūs esat spējīgi atnākt laikā mājās 2 nedēļas pēc kārtas, lai man nav jāsēž tur līdz 1, man beidzās 10. Un tāda veida lietas. Un tas arī notika. Un tas ir tāds audzināšanas process, kad tu iemācies arī kā rīkoties vienā kādās institūcijās. Nenoliedzam, kāds noteikti tik mobēts. Es nesaku, ka tas nenotiek, vai neteiksim. Nenāca pie manis sevišķi sūdzēties. Es biju drīzāk interesanti ar tiem cilvēkiem, kas bija kā spiesti iet ģimnāzijā, bet viņiem vienkārši nebija smadzenes, lai to darītu. Un tad tev visu laiku viņiem bija jāmēģina papildus stundas dot, teiksim, mācīt tiešām matemātiku vai fizikas bāzi vai kaut ko tādu. Bija gājis zinātniskā pamatskolā, vidusskolā kaut ko varēja tajā jomā darīt, bet, teiksim, tas bija arī atkarīgs no tā, kā katrs audzinātājs to redzēja. Cita kā vienkārši, nezinu, Jānis Neimans varbūt iemācīja kādam šūt, viņš bija šuvējis, vai ne, teiksim. Katram bija savas dotības. Bet vai, teiksim, tas atbrauc, sākoties no 70. gadu beigām, atbrauc daudz jaunieši tikai uz 1 gadu. Vai tas padarīja par ļoti komplicētu skološanu un to audzināšanu, vai tas kaut ko jaunu ienes? Vācu abitūrī prasīja, lai tev būtu 12. un 13. klase. Un lielais vairums, kas atnācis no Amerikas, neprat to vācu valodu un negribēja palikt arī 2 gadus un negribēja taisīt. Un bija tāda izņēmuma, kā man māsa, ka mums sagdīšanās pēc bija bijis latīņu valoda, un viņi varēja nolikt to eksāmenu tieši tā kā tu saki par savu vēsturi. Viņi vienkārši nolika, un tad viņi varēja dabūt to 13. klasi pēc spītam, ka viņi īstenībā tikai no 11. klases nobeigas, vai ne, teiksim. Nebija nekāds ģēnijs. Vācu valdība tomēr noteica, sākot par šitā 76. 77. gadu, ka ir jābūt 2 gadus. Un tomēr diezgan daudzās mācības stundās bija vācu grāmatas. Es to dzīvu atceros, ka ir vācu grāmata, bet latviski to atbildi. Īstenībā tur simultāni mūžīgā tulkošana, ja. Jo īstenībā bija jānoliek. Mums jau bija tā privilēģija, Mincas Latvijas ģimnāzija, ka varēja nolikt abitūri komisijas priekšā pašā savās telpās, arī saviem skolotājiem ar
vācu komisijas klāt, bet lietuviešu ģimnāzijai viņai bija jāiet uz vācu ģimnāziju nolikt abitūrijas, ja? Tātad, jā. Beigu gados, tā, kad Raits bija, man liekas, tas jau bija tas, ka bija arī gājis Paskalu ģimnāziju mācīties matemātiku vai kas tur bija, priekšmets, kur bija jāiet arī ārā uz vācu skolu, tāpēc, ka vienkārši nebija kapacitātes arī pašā Minsterē. Mārtiņš aizgāja, jā, tad nebija vairs, jā. Tagad mazliet par personīgo pieredzi, kādu anekdotu, kādu nostāstu no dzīves vai sadzīves. Es varu stāst, Miranda. Jā, man nav anekdota, kaut gan es domāju par daudzām anekdotēm, dažas es negribu atkārtot šeit, bet man ir viena aina, ko es vēlos uzburt. Un tā kā šis ir Eljas pasākums, tam ir vairāk sakars ar Elju nekā MLG, bet MLG jau ir daļa no vistāvā, ne? Un, kā es minēju, es biju Minsterē ģimnāzijā 67. 8. gadā, man bija 15, 16 gadi. Un tagad aina ir šāda, un lūdzu, bez komentāriem būs jautājums beigām. Būs jautājums. Aina ir šāda, ir 1968. gads. Un es esmu pie Letes krogā, un man blakus sēž latviešu sieviete no Čikāgas, kurā bija atpazīstama savā laikā ar to, ka viņa valkāja drēbes ar vai nu leopārda vai kāda cita zvēra adrinājumu. Varbūt jūs atceraties, ja jūs esat pietiekami pareizi. Drīkst, jā. Bet, viņi sēž man blakus. Un tur mēs esam pie bāra Letes, un tas bārs ir, kā lai saka, jā, tas bārs ir Hanoveras lidostā, un mēs dzeram Berliner Weisse. Un mēs gaidām, ka ieradīsies lidmašīna ar zināmiem cilvēkiem. Tagad man jautājums ir, uz kuriem cilvēkiem mēs gaidījām, ka viņi ierodās Hanoveras lidostā 68. gadā, un kāpēc mēs viņus gaidījām? Jūs gaidījāt vispasaules latviešu jaunatnes konferences ar cilvēkus no Berlīnes, jo Berlīnē aizliedza kongresu. Tātad tie, kas ir manā vecumā vecāki un daži vispār zinīgi cilvēki. Man ir 5,5 gadi. Es zinu, bet tu esi dzirdējis. Bet mums ir ļoti sarīkojums par nenotikušo. Jā, tas bija pirmais prieks, un mēs gaidījām Rasmu Šildu ar saviem citiem organizatoriem no Berlīnes, ka viņi ielūdīja Hanoverā, kur notika kongress pēc tam. Jā. Ne tikai kongress, man liekas, bija dziesmasvēts. Jā, tāpēc Latviešu centrā Minsterē vēl ar vienu stāvēja tie zilie un sarkanie piepūšamie maisi, kas bija izdalīti tiem skolniekiem, kongresa dalībniekiem. Vācija bija noziedojusi kaut kādas, es nezinu, armijas pārpalikums vai kaut ko, lai būtu kur gulēt. Kas viņai bija vārds? Es visu laiku aizmirstu. Prietā, paldies. Jā. Man bija blakus. Nebija savā tārpā, bet es tā atceros. Bet man ļoti patika, mēs dzērām Berliner Weisse un gaidījām. Es zinu. Skatoties pēc izskata, viņa bija ļoti izglīta. Un es varu piebilst, ka Berlīne Weisse, protams, nav alkoholisks savs. Labi, es tagad, varbūt Raiti tev kāds stāstīšu vai anekdotu saniem laikam. Tur jau visādas everģēlības tika strādātas gan no skolnieku puses, gan es jau pietiekami jauns arī un rakstoju, un tajā laikā biju arī, vienmēram tajos pēdējos gados internātā, kur dzīvoja un iesaistīja arī mūsu tos skolotājus, kas dzīvoja tādā mājā Latviešu centrā arī.
tāda kā rūķīša spēle, ka izlozē no sākuma vienu cilvēku, vienalga tur skolnieks vai skolotājs, kas tur dzīvo vai internāta audzinātājs, un katru rītu ir kaut kāds pārsteigums jāsagatavo vienkārši arī, un lai tas cilvēks nezinātu, kas to ir darījis, ja, un vienu gadu man arī viena meitene skolniece padrāpījās internātā dzīvojoša, un es viņai uztaisīju tādu pārsteigumu, kad es no skolas, no bioloģijas kabineta paņēmu to skeleta maketu, vai ne, un pie viņas durvīm pieliku, un kad no rīta viņa gāja ārā, tur vēl attiecīgi uzrakstu bija pielīmējis viņai veltījumu, ja, tur arī, ka viņa gāja ārā, tad viņa pamanīja to skeletu, pēc tam aizgāja un, kā stāstīja, pēc tam ilgi ir sēdējusi un pārdomājuši dzīvi, un pēc tam tikai domājuši, ko tālāk darīt vienkārši. Tāds jociņš. Un viņi domāja, ka tas bija bioloģijas skolotājs, nevis vēstures skolotājs. Zūzi. Man kaut kāda internāta piedzīvojumi tik daudz, no viņiem grūti izdomāt, ko. Tas drīzāk varētu pastāstīt to posmu, kad bija tad tagad nobrucis tas skolas viss padarīšana. Un tur sāk dzīvot tie Latvijas latvieši, kas atbrauc strādāt, un tas bija ļoti sarežģīts posms. Tur bija arī tādi cilvēki tā kā bitenieki, kas bija stāvējuši pie brīvības pieminekļa, viņiem pāris bērnu un tā tālāk. Un vēl visādi šitādi te. Viņi dzīvo tādīs bijušās internāta istabiņās, 13 kvadrātmetri, diezgan maziņas, pašam savu vansistabiņu, tās labi, bet, diezgan pieticīgi apstākļi. Un tās mammas iet strādāt. Bet viņi saka, saprot, es nedrīkst strādāt, jo nav darba atļauja Vācijā līdz 2011. gadam. Teiksim, nav tā kā Anglijā vai Zviedrijā vai kaut kur. Nedrīkst pēc tam strādāt. Un tie bērni daļai tik ieslēgti istabā, jo lai viņi nepazūd un nesāk iziet ārā un nestāst kaut kādam vācietim, meine Mutter arbeitet vai kaut ko tādu. Oi. Un tad tie otrie bērni, kas nebija ieslēgti, nāca un spēlēja kārtas zem durvīm. Viņi bāž zem tā durvīm tās kārtas. Un es domāju, tas bija tik asprātīgi, kā apiet šo sistēmu. Te ir daudz bijušo minstriešu, kas vēlās kādu lūdzu. Pēc mičotājiem Melburnā viens viepiņš palika Melburnā un divi Melburnas latvieši Melburnu pārvaldiet, kādu zinām laiku. Un, teiksim, es visu, ko es iemācījos par Minsteri nācu no tiem laikiem, viņš atstāja tādu iespēju, ka tā kāpšana, puišu kāpšana uz meiteņu logiem, palodzēm un viss šitā te rāpošana bija tāda vienkārši parasta, kaut bīstama lieta. Tika radīts tāds iespējas. Kā tur bija īstenībā? Es 16 gadu vecumā vienreiz nolaidos lejā pa vīdi, bet tas bija, lai iet uz krogu. Nogāja lejā par lodziņiem Zēngalā un arī uzrāpoja augšā. Vienreiz tas nebija grūti. Bija tādi stikla ķieģeļi, tādi 50. Tas bija vienkārši, cik es atceros. Un tur jau divi puiši arī nogāzās. Jā, tur bija. Pārdzīvoja un mācīs aluzānis, kas nositā. Aizgāja pie Dieva. Kāpēc tevis klipojas? Jā, man jāatzīstās, ka man tāds pavisam dīvaini sakari Minsteris. Vai drīzāk sakot ar Augustovas latviešu ģimnāziju, kur man vecāki sakatās, man mamma strādāja arī laikam kā vēstures skolotāja, tēvs mācīja matemātiku. Tēvs bija leģionā bija savainots, un viņš pat apli nevarēja, viņam vēl nebija sacījis, viņš pat apli nevarēja uzzīmēt matemātikas stundās. Un tā, bet diemžēl tad es pats esmu neminsterietis, ka šajā sabiedrībā varbūt mazliet neparasts kaut kas. Bet tā Minstera man likās visu laiku, Amerikā uzaugot un dzīvojot, ka tāda augstākā latviskā izglītība. Jo es gāju Postomas latviešu sestdienas skolā, kurā, protams, daudz ko iemācījās. Man mamma arī tur bija pasniedz vēsturi, bet tur bija ļoti daudz arī visāda āzēšanās un ākstīšanās notika, Juris droši vien arī atcerās.
Un mēs pat Viesmīgākā akstīšanās bija, kad Juris Grauds ielika pupiešu kalpaka glēsinās starp lūpām cigareti. Nē, tur visi tekstiņi bija liela, bet tā jau nebija pilna laika latviešu skola, kur mācīja, teiksim, ne tikai tās latviskos priekšmets, latviešu valodu un vēsturu un tam līdzīgi, bet ka tur var matemātiku un vispārējo latviešu valodā varēja apgūt Minsterī. Bet, es domāju, ka man nekāda liela trūkuma no tā nebija, bet tā bija tā mēs to redzējām, ka tā būtu bijusi tāda kā augstākā latviskā izglītība. Un vēl 80. gadu vidū, kad man piedzima vecākais dēls, un mēs jau nezinājām, kas ar Latviju būs. Es domāju, varbūt, ka pienāks laiks, ka varēs mazais dāvis pieaugs, viņu varēs sūtīt arī uz Minsteri no Zviedrijas. Bet, protams, lietas ļoti strauji mainījās, un tas nebija vajadzīgs. Neuzstāties, mēs Minsterē arī āzējam skolotājs. Paldies. Līv, tu pietiecies? Nē, bet es varu pieteikties. Vienkārši papildināt, es esmu Mīls Ebdens, es esmu MNG veterāns. Un vienkārši tādu papildinājumu no tā, kas tika teikt šovakar. Gaismas pils, tas bija droši vien ironiski arī šad un tad, jo tie līmeņi skolā bija dažādi. Atkarībā no gadiem, atkarībā no skolotājiem, atkarībā no mācību materiāliem, kas mums bija. Pilnīgi pareizi, kā Andris teica, ka mums bija vēstures grāmatas no 47. gada, īpaši nometnēs izdotas, bet vēlāk mums bija mācību grāmatas vācu valodā, piemēram, ķīmijā, fizikā, matemātikā. Bioloģijā arī. Un skolotājiem bija grūti, jo skolotāji bija latvieši, un viņiem bija jāmāc šī viela vāciski. Un mums bija jāiemācās tā viela latviski, No vācu grāmatām mēs mācījāmies latviski. Tas jau bija komplicēti. Bija tāds visu laiku, diktēt priekšā visu bioloģiju, piemēram. Jā, bet dažos priekšmetos es domāju, ka līmenis skolā arī bija labs, piemēram, valodās. Mums bija angļu valodas skolotāji bieži, kas bija native speakeri no Amerikas. Tas nozīmē, ka mēs stundās tikai angliski runājam. Tad iespējams, ka tas mūsu angļu valodas līmenis bija labāks kā vācu skolās Minsterī. Cita tēma - socializēšanās un vācu valodas mācīšanās. Mums bija viens ļoti stingrs direktors vienu laiku, kas nevēlējās, ka cilvēki, kas internātā dzīvo, socializējās ar vāciešiem. Minsterī. Viņi negribēja, ka draudzējās latvieši ar vāciešiem. Es nedzīvoju internātā, uz manis neatiecās, man bija gan vācu draugu loks, gan latviešu draugu loks. Un šis pats direktors arī nevēlējās, viņš bija konservatīvs cilvēks no Bostonas. Ja? Nevēlējās, ka skolnieki rītdienās brauc uz padomju Latviju. Ja? Atkal cita tēma. Un pēdējais, ko es gribēju iezīmēt, es varbūt jau aizmirsu. Jā. Vecums. Jā. Nē, anekdotas, jā. Briedums. Mums bija pasākums MLG šampaņiešu grupas, pirms dažām dienām atnāca vācu žurnālists, kas dzīvo un strādā Rīgā un uzstādīja jautājumus dažus un gribēja anekdotas zināt no mums, ko viņš kaut kur gribēja. Mēs nevarējām neko pateikt, viņam jau viss būtu bijis šausmīgi cenzējams. Tas ir tieši, ko Andris man teica arī, es nevaru stāstīt tās īstās anekdotas. Jā, Es pirmām vēlētu vēl kaut ko papildināt, Vai es varu vienkārši par Nīlu? Par uz Nīlu? Ļotīs. Man bija tas gods, ka viņa māte bija mani internāta audzinātāja 68. 7. gadā. Un viņa mani pieķēra, un to anekdotu es nestāstīšu, vienreiz, ka es ierados no kaut kurienes pa vēlu, un pie stikla durvīm viņa stāvēja otrā pusē. Viņa neko sevišķi man neteica, bet palīdzēja man ienākt internātā, atslēdz durvis un nolika mani gulēt. Slava tavai māte! Aizmirst pateikt, Es atceros vienu niansu, ko es gribēju pateikt par līmeņiem.
Te Juris Sils, viņš bija mans informātikas skolotājs un arī matemātikas vienlaik. Jura laikā ieviesa pirmo PC mūsu skolā. PC, datori, laikā, kad vācu skolās to vēl nelietoja, vai ne? Un mēs sākām mācīties rakstīt vienkārši programmēšanas valodā Basic. Un tas tad atkal bija tāds... Kurā gadā? Tas, protams, bija 77. Nē, vēlāk. Liepkalna laikā, 77. Es gribēju kaut ko piebilst saistībā ar to minēto vārdu arī Gaismas pils kā pret asimilēšanas cietoksni. Šī bija MNG arī tā kaut kas dots. Un tā kā es tur gāju 6 gadus, ierados bez latviešu valodas un bija iecerē, ka mani tur investē un gādā, lai es tā kārtīgi pārlatviskotos. Bet es biju diezgan spītīgi, tāpēc, jo es esmu pus latvietu un pus vācietu. Kā es ar savu otro identitāti vienkārši tur pogā ciet, tas jau vienkārši, ka latvietis var tikai būt, teiksim, vai nu tu esi, vai tu neesi. Tu šitas teikt, jā, vai ne, tur bērns balts, kas, un es teicu, bet es esmu un, ja, un es esmu pat tā kā dzimusi tāds, un es dzīvoju arī lices laikā, arī tādā un sabiedrībā. Bet bija diezgan man jāpacīnās ar vienu otru vadītājiem, ka tas arī ir pareizi, ja, pastāvēt par tādu koncepciju. Un mana uzvara tad bija, ka mans toreizējās vācu draugs, man pašai bija 17 gadi, kā tas vācu draugs ar sarkaniem šitādiem matiem dziedāja latviešu korī tad, ja, tenoros. Un tas bija tā kā pierādījums, es pat liku vācu draugām mācīties latviešu, ja. Tā kā bija tas... Bet tā bija, teiksim, viena no realitātēm, jā. Paldies, Sabīne. Anita ļoti ātri un Māris ļoti ātri, un tad mums tiešām būs jābeidz. Es neesmu MLG, es vienmēr jūtos ļoti fēdīgs un netik, bet es gribēju no otras puses pateikt. Es aizsūtīju man 3 meitas uz Karazeru no Anglijas. Un man jāsaka, ka tur arī nebija tik briesmīgi vienkārši, bet tas veids kā, un tas bija joks, bet beigās iznāca diezgan traki pāris gadus tur, bet kā viņi sadraudzējās, bija caur pa visādiem palainībām, īpaši 2 no viņām. Un es domāju, tās palainības bija ļoti svarīgi. Daudz ko iemāca, bet īstenībā tur sanāca kopā, ka tev gan vīz noķēra ar alkoholu Amerikā kaut kāds policis. Tā kā es domāju, ka tas ir vienlaik pasveities. Paldies, Anita. Māri. Pavisam īsi faktiski piezīme un komentārs. Par to trimdas vēstures mācīšanas gribēju teikt, ka Garzarā bija ļoti laikmetīgs un moderna vēstures mācīšana. Un te par Minsteru, es domāju, šis jautājums un par Gaismas pili, ka mums nevajag tomēr noniecināt vai ne šo un to, ka tas tomēr Minsteras ģimnāzija bija, es kā skolnieks un skolotājs un arī ničošanas grupīs, ja, ka bija kā simbols Latvijai tādai, kāda viņa varētu būt jaunatnē, un arī demokrātijai, kādu mēs šodien Latvijā piedzīvojam. Tā, ka es domāju, tas bija ļoti būtiski tomēr, un arī gan viņa Zaļkalna vadītā ničošana ārzemēs, ka tas bija aizrautīgs pasākums, kas arī iedvesmoja arī tos, kuri neapmeklēja Minsteras ģimnāziju un varbūt veicināja repatriāciju ar Latvijas neatkarību. Tā, ka es domāju, MLG bija ļoti nozīmīgi un savā vietā izpildījis, jā. Paldies, Māri. Tas tieši man var līdz pēdējiem jautājumam, katram tikai lūdzu 2 teikumus, jo laiks iet uz priekšu. Teiksim, kad es aizbraucu Minsteras, tu uztveru ļoti emocionāli. Tas bija mans latviskais gads. Un bija tik daudz dažādu aspektu. Minsteras studenti, tā vecākā paudze, skolēni, draugi un tā tālāk. Bet kas pēc jums bija Minstera? Kas bija tā sērta? Varbūt varētu. Nu, īstenībā jau katrā vietā, kur tu dzīvo un strādā, tu atstāji kaut kādu daļiņu no savas sirds, vai ne? Un Minsterē tas arī ir palicis, un man ir prieks aizbraukt
tāpat savus bērnus aizvest un tuviniekus un rādīt tās vietas, arī Latviešu centru apmeklēt, un tur ir arī bijušie kolēģi vēl ir sastopami un bijušie skolēni sastopami. Un tā ir viena feina vieta, kurā vienmēr patīk arī aizbraukt. Un tā gaisotne ir mainījusies, protams, pa šiem gadiem, bet kaut kas no tā visa ir palicis tāds, kas uzreiz tās dvēseles stīgas iekustina un uz tām spēlē. Paldies, vai? Zūzi, tas pats jautājums. Kas man ir Minsteres lielāko savu dzīves daļu, pavadīju spēlējot šo Minsteres spēli. Daļēji tas bija no sākuma internāta audzinātāji, tad es biju internāta vadītāji, tad es nebiju nekas, tad es iztaisīju Minsteres Fachhochschule savu sociālpedagoģijas diplomu, tad es pārņēmu Latviešu centru, kas bija arī ļoti krīzīgā fāzē, kas notiks ar šo būdu, kur bija tā skola. Ko mēs darām 98. gadā, vācieši mums nāk virsū, mēs jums devām 5 miljonu markas, vai jūs turpināsiet kaut ko darīt ar tiem sākotnējiem mērķiem. Un par laimi, tad sākotnējos mērķos bija ielikts iekšā arī kultūra un tādas lietas, kas nebija tikai internāts un skola. Un tad, es tur pietiekami ilgi, līdz 90, līdz kuram es tagad, 8 gadus esmu Latvijā. Tā kā tas ir bijis viens ļoti liels posms, un es arī neesmu, man viena kāja Minsterē vēl ir, man ir 2 bērni tur dzīvo, man ir dzīvoklis tur. Tā ir liela daļa no manas dzīves. Paldies, Zuz. Man pamatā Minster bija pagrieziens punkts. Es tur aizbraucu, kā es minēju, 15 gadu vecumā. Es biju diezgan introverts. Jaunietis, vai ne, tāds kurs un bailīgs no univerzuma un tā tālāk. Un, laikam Minster pataisīja man par tādu, kādu es daļēji esmu arī šodien. Vai tas ir labi vai slikti, par to mēs nerunāsim. Bet tas, zināmā veidā, man bija pieaugšanas un pagriezuma punkts, jo man bija pašam jātiek galā ar burvīgiem cilvēkiem un es tur arī tajos 15, 16 gados ļoti daudz piedzīvoju un ļoti daudz labu piedzīvoju, cik es atceros. Ne tikai anekdotas, bet arī daudz labu. Tad sirsnīgs paldies mūsu panelistiem. Novēlu labas sarunas pēc tam pie alus glāzes, lai braucot mājās. No Eļu 15. Šis ir bijis lielisks sākums mūsu kongresam. Skaidrs ir tas, ka metaforiskā nozīmē Minsteres Latviešu gimnāzija ir koks ar stipru stumbru, ar dziļām saknēm un ar daudziem zariem, attiecībā gan uz skolotājiem, gan uz audzēkņiem, gan uz tiem daudziem Minsteres Latviešu gimnāzijas beidzējiem. Man liekas, ka šī izglītības iestāde, tās tiešās un netiešās ņirgoņi būs jūtami latviešu sabiedrībā un vēstures veidošanā, gan šodien, gan vēl paudzēs uz priekšu. Paldies visiem, kas ir palīdzējuši veicināt šo stāstu. Paldies, Raituma!